Iedomājieties, es šodien atkal esmu nelaimīgā Jailo projektā. Tie, kas skatās man YouTube, sapratīs. Un man sanāca, ka viens onkulis pārcēla tikšanos, un man tagad ir burtiski jāgaida uz rītdienu. Un nebija ko darīt, 4 beidz. Ko es tik ilgi tur darīšu, vai ne? Paskatās, kas šitā rajonā ir interesants. Un es atradu kaut ko interesantu. Izrādās stundas brauciena attālumā no manējās darbvietas ir šitāds pasākums. Šitai vakar zelta gaismā ir tik superīgi, vai ne? Bet šis pat nav episkākais skats. Norvēģija slavena ar saviem episkajiem tiltiem, bet šis tilts pārspēja visu, ko es esmu redzējis. Tagad mēs atnākuši otrā pusē. No šejienes var redzēt visu ūdenskritumu. Nenormāli iespaidīgs. Un izrādās šitā klusā vakarā atbrauc, un pat turists vairāk īpaši daudz nesatiek, vai ne? Bet jā, lielā dzīves mācība, jāatmet slinkums, jābrauc uz Norvēģiju, jo te ir patiešām episki skati, ko jūs relatīvi tuvu savām mājām varat atrast.